Es gribu padalīties ar savu ticības ceļu, kā es iesāku savu ticības ceļu. Priekš manis tas ir ļoti mīļi, forši. Un man pašai tas ļoti patīk, un tas mani priecē un rada smaidu. Es atceros, man bija kādi 5 gadi. Es ar opapu pastaigājamies pa Sarkandaugavas ielām, un tad es atceros, ka mēs gājām garām baznīcai. Tādā smukā kalniņā, tāda sarkana, un tad tāda pavasarī saulaina laikā, tāda smuka zaļa zālīte, un tur man likās, wow, cik viņi smuki izskatās. Un es atceros, ka mēs gājām garām draudzamam, un Rīgas Svētās Trīsvienības draudzes namam gājām garām, un tad mēs apstājāmies, un vai tā bija mana iniciatīva vai kāda cita. Un apaps teica, ja būs vaļā, iesim iekšā, ja būs cits, iesim tālāk. Nu, tā arī draudzes nams pa brīnumu bija vaļā. Mēs iegājām iekšā. Mums tur sagaidīja viens cilvēciņš. Es atceros, apaps prasīja, vai drīkst mani atstāt šajā draudzes namā uz kādām stundiņām, 2, 3. Ja viņam ir aizdara pāris lietas. Un tā arī iesākās mans ceļš draudzē un baznīcā. Tā arī baznīcā Rīgas Svētās Trīsvienības draudzē, jā, un es atceros, jau māma teica, ka es nepamodīšos svētdienās tik agri, ka dievkalpojums 10, un ka es uz turieni neaiziešu, bet es par spīti 5 gadu vecumā teicu, nē, es iešu, es gribu būt tur, man tur jābūt. 5 gadu vecumā tā arī sāku iet uz baznīcu, un mamma parādīja, kā droši aiziet uz baznīcu no mājām un no baznīcas uz mājām. Un tad 5 gadu vecumā viena pati drosmīgi gāju uz baznīcu. Augot baznīcā biju priecīga un laimīga, ka esmu tur, kur man ir jābūt. Un man ļoti arī patika, augot baznīcā, man ļoti patika sprediķi, kā mācītājs Austris stāstīja un tad, jā, un es atceros, kā es klausījos prediķus, tas bija priekš manīm. Augot bija tas tāds grūdienis, iet tālāk ticībā, un es esmu kristīta un iesvētīta Rīgas Svētās Trīsvienības draudzē, un es atceros 12 gadu vecumā, kas gribēja kristīties kaut vai tajā pašā dienā. Un tad mācītājs bija patīkami pārsteigts un teica, ka mums ir jāaiziet iesvētas mācību, un tikai tad var kristīties. Un tad esmu kristīta iesvētīta Rīgas Svētās Trīsvienības draudzē, un tā arī turpināja savu ceļu baznīcā, un biju priecīga būt tur, kur es esmu, un ka bijām arī apkārt forši mīļi cilvēki, un bija viens posms, kas vairs nezināja, kur nobāzēties, un kur man būt, un tad es meklēju to īsto vietu, kur man sirds uzrunā, un jau 2 gadus esmu Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes draudzē, un apkārt ar tik mīļiem cilvēkiem un foršiem mācītājiem, un prieks būt tur, kur tu jūti būt, un vari augt savā ticībā vēl dziļāk, un ar prieku būt tur, kur tu esi, un dažreiz sajusties kā tas mazais bērns, priecīgs, laimīgs. Būt esot tajā vietā, kur jābūt. Un tas mazais gribas spēks, es gribu būt tur, kur man ir jābūt.
tas man dod prieku, spēku būt tur, kur es esmu, un dod to prieku un mīlestību, kas man ir. Dievs, paldies par tavu vadību, paldies par tavu apredzību, paldies par tavu gaismu, paldies par tavām svētībām un žēlstībām, paldies par to, kā tu katru mūs īpaši esi vadījis, un paldies par tām dāvanām, ko tu katram mums īpaši esi sagatavojis. Mēs pateicamies, ka tu mūs audzē, ka tu mūs aplaisti, ka tu ļauj mums augt, nest ziedus un augļus. Mēs lūdzam, ka tu aizsargā mūsu reizēm vārgos stādiņus, aizsargā tās sēklas, kas ir sētas mūsu sirdīs, lai tās nekas nevar nolaupīt, bet lai varam nest augļus. Mēs lūdzam, ka tu esi atrodams katram, kas tev meklē, un ka tu atver katram, kas klauvē un kas lūdzās. Mēs pateicamies par tavu žēlstību, par taviem iepriecinājumiem un par katru dzīves ceļu, kur katra dzīvē tev ir savs īpašais nodoms, savs īpašās žēlstības un savu īpašie iepriecinājumi. Paldies par tavu sapni, par katru no mūsu dzīvēm. Slavu tev, kungs! Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen! Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen!